Ir saule debesis un maija zabarā rūkst, un bērni dzimst, nekā jau nepietrūkst. Tā ir mans iedonis. Ir jau labi, bet pamazām piezogās rutīna, nepabeigtie darbi un lielās papīra kaudzes lēnām, bet tomēr krājās uz jūsu galda. Kur palikuši visi padotie? Reizēm liekas, ka vienīgais darbinieks uzņēmumā, kas strādā, esat jūs. Šķiet, ka visi mērķi jau sasniegti, zudis motivācija, un pats galvenais – prieka dzirksts no acīm lēnām sāk izplēnēt. Ko darīt? Ņemt kārt akmeni kaklā un lekt upē? Viennozīmīgi, ka nē. Paplašiniet savas robežas, novāciet prāta barjeru mūrus, rendžeru apmācības kursos, caur disciplīnu iemācīsieties brīvību un uzticēšanos, caur grūtībām iemācīsieties pašiedvesmu un motivāciju. Nekas vairs neliksies kā agrāk. Viss iegūs pavisam citu nokrāsu. Un tā dzirkstele acīs, par to jūs galu galā visi beigās abrīnos.